Novembris ir Latvijas svētku mēnesis, un kā ik gadu šajā laikā īpaša svētku diena ir Rīgas pilsētas interešu izglītības iestāžu pedagogiem, audzēkņiem un kolektīviem. 20. novembra pievakarē Nacionālās bibliotekas Ziedoņu zālē uz svinīgo ceremoniju pulcējās vislabākie šīs jomas pārstāvji. Man ir patiesa prieks jūs šodien sveikt lielajos interešu izglītības svētkos. Šis gads, 2015. iezīmēsies kā ļoti nozīmīgs gads. Un tas ir tikai tāpēc, ka mēs strādājam visi kopā, vienā elpā viens otru jūtot. Un tā var darīt tikai tie cilvēki, kur mīl savu darbu ikdienā, kur nevis strādā šo darbu, bet dzīvo šajā darbā. Balvas jau tradicionāli tika pasniegtas 4 nominācijās, un paši pirmie tika sumināti interešu izglītības debitanti. Tie jaunie pedagogi, kur tikai nesen uzsākuši darbu interešu izglītības lauciņā, tomēr viņu sasniegumi jau ir atzinības vērti. Esam priecīgi īstenībā, ka mēs esam šajā pasaulē, deju pasaulē, ka mēs varam mācīt arī mazos, un ne tik mazos, lielos un sev pilnveidot arī, protams. Jo nevienmēr ir viegli kaut ko uzsākt, bet ja ir atbalsts no bērniem pašiem, ka viņi ņem, priecājās no bērnu vecākiem, no skolas vadības, tad tas ir vienkārši neizsakāms. Balvas tika pasniegts arī nominācijā par ieguldījumu un sasniegumiem interešu izglītībā. Un skatoties nominantu smaidošajās sejās, radās sajūta, ka skaistā statuēta nav svarīgākais apbalvojums. Daudz lielāka nozīme ir labi padarīt darba sajūtai, komandas garam un priekam par paveikto. Un kā ik gadu, balvas saņēma arī tie cilvēki, kas interešu izglītībai veltījuši visu mūžu. Rīgas Skolēnu pils vācu valodas skolotāja Ligita Kandere un Rīgas 1. ģimnāzijas muzeja pedagogs Aina Elita Zumente. Ārkārtīgi patīkami, jo mūžs patiesībā ir iesācies ar pedagoģisku praksi 70. gadā Rīgas 1. vidusskolā, un prakse nav beigusies. Un nākošajā gadā būs apaut 45 gadi šajā skolā. Tā kā ir vērts savu mūžu veltīt interešu izglītībai, lai pēc tam būtu gandarījums un prieks dzīvot. Nedrīkst pārtrūkt sakņu mēlais darbs. Bez atelpas, pat ziemas sniegs ir šķietams. Krāt, barot, dzirdināt un baltam ziedam caur savu neredzamo esmi dot saules gaviles un dailes spēku paust. Par saknēm būt